Dieva svētības, cienījamie radioklausītāji un televīzijas skatītāji. Dieva žēlastība ir atkal, kad varam būt kopā raidījumā Laika zīmes. Un sveicinu šodien studijā Latvijas Vasaras svētku draugu apvienības bīskapu Jāni Ozolinkeviču. Sveicināti. Romas katoļu Svētās Marijas Magdalēnas draudzes prāvestu ģenerālu vikāru Andri Kravali. Sveicināti. 7. dienas adventistu Latvijas draugu savienības bīskapu emeritus Cēsu draudzes mācītāju Viesturu Reķi. Sveicināti. Un Latvijas Baptistu draugu savienības bīskapa vietnieku Edgaru Godiņu. Sveicināti. Šajā reizē turpināsim, un man liekas, ka arī mēs noslēgsim brīnišķīgo Pāvila vēstuli Efeziešiem. Lasīšu 6. nodaļu un sākot no 10. panta. Beidzot, topiet stipri savā kungā un viņa varenajā spēkā. Bruņojieties ar visiem Dieva ieročiem, lai jūs varētu pretī stāties vēlna viltībām. Jo ne pret miesu un asinīm mums jācīnās, bet pret valdībām un varām, šīs tumsības pasaules valdniekiem un pret ļaunajiem gariem pasaules telpā. Tāpēc satveriet visus Dieva ieročus, lai jūs būtu spēcīgi pretī stāties ļaunajā dienā un visu uzvarējuši varētu pastāvēt. Tātad stāviet savus gurnus apjozuši ar patiesību, tērpušies taisnības bruņās, kājas apauši ar apņemšanos kalpot miera evaņģēlijam. Bez visa tā satveriet ticības vairogu, ar ko jūs varēsiet dzēst visas ļaunā ugunīgās bultas. Ņemiet arī pestīšanas bruņu cepuri un gara zobenu, tas ir Dieva vārdu. Ar visām lūgšanām un lūgumiem lūdziet Dievu garā, ik brīdi. Tai pašā nolūkā esiet nomodā un pastāviet savās aizlūgšanās par visiem svētajiem, arī par mani, lai mana mute droši atvērtos runai un es bez bailēm varētu sludināt evaņģēliju noslēpumu. Viņa važās kaltais vēstnieks es esmu, un to gribu sludināt bez bailēm, kā man tas pienākas. Apstāsimies šeit. Es domāju, no otras puses te varētu veidot ļoti daudz. Es jau gan tā pieteicu, ka mēs noslēgsim šajā raidījumā, bet te noteikti, brāļi, jums ir ļoti, ļoti daudz ko sacīt, jo patiešām ļoti bagātīga šī vēstules šī daļa, kur mēs runājam un kur apostols Pāvils runā par būt stipram Kristu, ja būt stipram kristietim. Būt stipram kristietim nozīmē uzticēties Dievam. Un tā ir viena no lielākām mūsu laiku un no pasaules radīšanas problēmām neticība Dievam. Iesākas ar ko Ādams un Ieva neuzticējas Dievam, ka Dievam. Ebreji, ejot ārā no Ēģiptes zemes, neuzticējas Dievam, ka Dievam. Un tā tālāk mēs varētu visu to runāt un stāstīt. Jo šeit ir, tātad, ja mēs uzticamies Dievam, kas notiek, mēs zinām, kāds ir Dievs, mums ir svarīgi zināt, būt pārliecinātiem ne tikai ārēji ar savu prātu, kā Pāvils saka, ar savu prātu es saprotu. Mēs daudzreiz ar prātu saprotam, jā, Dievs ir varens, Dievs ir spēcīgs, ka mēs nonākam pie darbības, mēs jūtamies mazliet savādāk, jo mēs daudzas lietas dibinām uz savām jūtām. Es pat esmu redzējis daži tādi mācītāji, viņi stāv, atnāca gars svaidījums. Tagad ir un tagad viņš var runāt. Daudz gads atpakaļ. Man diemžēl jāsaka, ka tas mācītājs, viņš vairs nav mācītājs. Viņš kaut kur Norvēģijā strādā. Jo, viņš vairs nejūt. Vienreiz, otrais, trešais nejūt, tāds vairs Dievs man lieto. Lietēva ir tā, ka šeit mēs lasām par visiem šiem Dieva ieročiem. Patiesība ir tā, ka ja mēs ņemot vērā, apzinoties to, kāds ir Dievs, mēs ejam un ticam viņam. Un ja mēs ticam viņam, ne tikai ar ārējo, Pāvils kādreiz lūdz Dievu, kādā vietā viņš saka tā, es lūdzu Dievu, lai Dievs jums dod atvērtas gara acis, lai jūs ieraudzītu, cik pārlieku liels ir tas spēka mērs, kas parādās pie mums ticīgiem.
un ko dod viņa aicinājums. Te ir tā lieta. Jā, tieši tā ir viena puse, cik pārlieku liels ir Dieva aicinājums un viņa spēks. Mēs jau lasām, teiksim, jaunajā tulkojumā arī labi ir iztulkots. Un beidzot, esiet stipri kungā un viņa spēka varenībā. Tā ir viena puse, ko bieži mēs neredzam, ko es tāls neredzu. Bet tā otra puse ir, ka mūsu cīņa nav pret miesu un asinīm. Tas nav, kad es tagad cīnos ar viesturu reķi. Nu, piemēram, piedod, ka es tev tā saku. Bet brīžiem ir tā, kad es redzu tikai vienīgi viesturu reķi, un viesturs reķis redz Tālvaldu Tālbergu. Viss, un mēs tagad kopā esam sanākuši. Pagaid, ka mēs, un es domāju, mums, kā Dievu bērniem, kuri sekojam viņa gara vadībai, jau nu gan vajadzētu ļoti ātri atmaskot, pagaidi. Tas nav viesturs reķis kaut kādā brīdī. Jeb tas nav Tāls Tālbergs kaut kādā brīdī, ka tas ir pavisam cits spēks, kas runā caur mani jeb kādu citu. Jā, ļoti labi ieskicēju, un lasot to, klausoties to arī nāk prātā, ka faktiski Pāvils arī raksta, ka kristiešu tas gājums, tas nav tāds nejaušību gājums. Nu, kā būs, kā nebūs, kā bīskaps sacīja man, ir tas svaidījums, te viņš nav, bet faktiski redzēt pāri tam, jā, tas, ko tu sacīji, redzēt pāri, mēs bieži vien neredzam, mēs redzam to konkrēto, kas mums tur regojās priekšā, jeb kas mums it kā ir, bet te ir stāviet stipri savā kungā, tā jau ir darbība, tā ir apzināta darbība. Un viņa varenajā, ja viņa spēka varenībā, un tur saprast to. Un arī tālāk, tur jau ir zināma plānota darbība, kur tu bez zināmas tādas, bez Dieva vārda lasīšanas, bez gavēšanas, bez lūkšanas, bez paklausības, tā jau nav tavu kristiešu dzīve, un tad viņa arī tevi nevar ļaut baudīt to Dieva spēku varenību, un tad, kad tu arī nevari pastāvēt tādā cīņā, tad nākie kritumi un cēlumi, manuprāt, Pāvils te, jo iepriekš mēs runājam arī par tām brīvībām un attiecībām, tur vairākus raidījumus jau, faktiski brīvība jau nav visatļautība. Brīvība ir tādā kungā, kur ir zināmas sakarības un likumības, un arī šeit ir man tā brīvība, ka es varu terpties viņu varenībā, un es varu dzīvot pēc savas pārliecības un iet, tā ir mana brīvība. Tur es esmu brīvs un tur piepildās, un tad man vairs nav jābūt, varbūt, kā sakot, jāredz priekšā Tālvaldu Tālbergu, kā milzīgu kalnu, kas man aizsedz, bet es varu redzēt, varbūt pāri, es varu redzēt Kristu, un es varu lūdzot arī ieraudzīt, kāpēc varbūt mēs viens otram esam problēma. Varbūt problēma nav Tālvalds, varbūt problēma esmu es. Vai ne? Ņemot mūsu vārdus, mēs iesākam ar tiem spēlēties. Lai klausītāji, skatītāji nedomā, ka mums patreiz ir kāda cīņa. Vismaz es nezinu. Nav, es varu apliecināt. Andra, lūdzu. Savu veidu tā kā fināls noslēgums un tas pirmais vārds, ko jūs izlasījāt, beidzot, visbeidzot. Tad tas patiešām arī attiecas uz visām tām kategorijām, kuras mēs iepriekš raidījumā esam runājuši. Tas tad attiecas vecākiem, darba devējiem, strādniekiem, bērniem, beidzot. Tad visiem ir tapt stipriem kungā un viņa varenajā spēkā. Bet, manuprāt, tas tā, lai to cīņu tā ieskicētu, viņš patiešām vairākus pantus veltīja, aprakstīdams to ļaunumu, aprakstīdams principus, kā viņš mājo. Un man liekas, ka varbūt tā ir viena no šodienas problēmām, ka mēs it kā šo spēku vienkārši ignorējam, nevēlamies zināt, vai sakam, ka vispār tāda nav, ka visu ar psiholoģijas palīdzību var nokārtot, ka tas ir, cilvēka tur grēka sekas un tā tālāk, bet tā ir persona. Un tikai tad, ja mēs viņu redzam, tad mēs saprotam, kāpēc tad tāds bruņojums, ka ne ar cilvēcisku gudrību mēs viņu varam veikt, ja? Bet patiešām,
satraucoši, kā viņš ir aprakstīts, vēlna viltības, ja, kas tātad pret ļauniem gariem pasaules telpās, pret pasaules valdnieku, tātad, manuprāt, es tādu atziņu dzirdēju, vēlns triumfē vienmēr tad, kad mēs sakam, ka viņa nav, vai arī viņš triumfē tad, kad mēs esam tā nobijušies, kad vairs sakam, viņš jau valda par šo pasauli. Tad vienmēr šī situācijā būt stipram kungā un paļauties viņa spēku, kurš ir uzvarētājs šī cīņā. Kaut gan šeit arī mēs varam saprast pasaules valdnieku. Ja, ka cīņa turpinās, jā, šī pasaule tieši to ļoti pareizi. Jo šobrīd jau fakts ir, pasaule ir nodot vēlna rīcībā. Mēs uzvaram. Un mēs faktiski sludinām Kristus evaņģēliju un glābšanas vēsti, lai no vēlna ķepām izraut ārā, un lai cilvēks nāk un Dieva spēkā saņem pestīšanu, bet patiesībā, mamons, tas tāpat nauda. Šobrīd jau Sātans valda pār mamonu. Jā, dzīve ar Jēzu Kristu vienmēr ir kā jauna realitāte, un tā ir jāatklāj no jauna. Un dažreiz liekas, ka te lasot iepriekš Pāvils izņem no cilvēku rokām visus viņu pierastos ieročus. Nedrīkst dusmoties un ātrsirdīgs un tā tālāk. Un beigās paliek tā, ka tas ticīgais cilvēks stāv tāds pliks, bez nekā un ļaunuma priekšā. Gluži kā Jēzus sacīja, es jūs sūtu kā avis vilku starpā. Un avīm, kā mēs zinām, nekas īsti aizsardzībai nav dots. Ne viņas māk ātri skriet, ne viņām ir asi zobi, ne viņas māk badīties, viņas vienīgi māk blēt. Un tas dīvainais ir tas, ka gadu tūkstošiem tā cilts nav pazudusi un arvien vēl apdzīvo pasauli. Cilts. Jā, aitas, jā. Ar visu to, ka viņām nav ieroči. Un tad man liekas, ka Pāvils šeit saka, bet gluži jau tā nav. Jums ir liels iekšējais potenciāls aizsardzībai un pat uzbrukumam, un pat, lai jūs varētu pastāvēt. Un tikai cits ir savādāks ir ienaidnieks, nevis mans priekšnieks vai vīrs vai mans tēvs, bet garu pasauli. Un nevis tikai ļaunie cilvēki ap mani, bet viss tas gars, kas valda pasaulē, tas ir mans ienaidnieks. Un tur, kur neviens cits ierocis to nevar aizķert, tur Pāvils saka, bet redziet, jums tie ieroči ir doti. Un caur jums pasauli var tikt mainīt. Tikai caur jums. Tikai jūs varat ierobežot ļaunumu ceļu. Tikai jūs varat atbrīvot citam drošāku ceļu. Tādēļ, ka tas viss izšķiras garu pasaulē, un jums ir tam bruņojums. Un man liekas, tas ir ļoti vērtīgi, ko Pāvils šeit saka. Es gribu lasīt šeit sakarā, ka Sātanam ir vara, es gribu lasīt rakstu vietu. Ko Jēzus saka? Mateja evaņģēlijā 8. nodaļā, 18. pants saka, un Jēzus piegāja pie tiem un uzrunāja to sacīdams, man ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Šeit es neatceļu to, kas tur ir rakstīts, šis pasaules valdnieks, un Jēzus ar teica, nāk šis pasaules valdnieks, viņam ir dota vara pār mani, bet šeit, redzot to, lai mēs saprotam, ka Sātans uz šīs zemes valda, viņš dzīvo, bet pār viņu vēl ir viens augstāks valdnieks, kam viņam ir jāpaklausa. Un tieši tāpēc ir ļoti svarīgi to, ko mēs tikko runājam par to, kad mēs sakam, redz, vēlns jau tā, un vēlns ir spēcīgs, bet atcerēsimies, ka Jēzus valda arī pār Sātanu. Jā, un āmen, brāl. Te ir viena, es domāju, cita maza problēmiņa, ka maz mēs tiekam aicināti uz cīņu, Dievu bērni. Ir diezgan izplatīta evaņģēlija vēsts pēdiņās. Viss ir labi, viss būs labi, domājiet labas domas, smaidiet
Un viss būs kārtībā. Tas kungs jūs pasargās, viņa eņģeļi jums neļaus paklupt. Un tad, kad mēs pēkšņi šeit lasām 13. pantā, ņemiet visus Dieva ieročus, Dievam ir ieroči. Un tad precīzi tas ļoti labi, Jāni, ka tu šo izlasīji pantu. Jā, Dievs grib, ka mēs viņa bērni saprotam, ka viņš ir visu varens. Mēs to brīžiem saprotam, tad, kad mēs saņemam svētības un saņemam risinājumu. Okay. Tad, kad esam uzvarējuši par kaut ko. Bet tālāk gan mēs maz ko, varbūt, es teikšu, saprotam, jeb pat esam gatavi iet cīņā. Vau, tas ir kaut kas cits. Mums gribētos tā mierīgi visu dzīvot. Un tā kā Edgars sacīja, no vienas puses tā kā mēs esam izģērbti kāju, mums visu nekā nav. Protams, mums nav tie ieroči, kas ir pasaulē, ar ko pasaule nāk mums virsū. Jā, bet ir tā lieta, apostols Pāvils, viņš saka tādu interesantu vārdu salikumu, kad esmu nespēcīgs, es esmu spēcīgs. Un kādā citā vietā viņš saka tā, es visu spēju tā spēka, kas mani stipru dara. Tātad šeit ir svarīgi viena lieta, es atzīstu savu nespēku, ka es nekā nespēju. Es piekdienas vakarā, tepat blakus raidījumā sēdēju vakar svētbrīdī. Jūs ticiet vai neticiet, bet kristīgā rādījumā velns uzbruka. Un viņš uzbruka milzīgu spēku. Ja es viņam būtu paklausies, būtu piecēlies un aizgājis no raidījuma. Pirms sākuma. Bet es sapratu, ka tas ir velna uzbrukums, un es stāvēju tam konkrēti noteikti pretēm. Mums ir jāapzinās, ka mūsu dzīve velns uzbruk vienmēr, un jo tu esi aktīvāks Dieva druvā, jo viņš stiprāk uzbruk. Pat arī baznīcā. Pat baznīcā. Ir tāds stāsts, iet cilvēks pa ielu, skatās viena baznīca, tas velns sēž uz jumta un snauž. Un tas cilvēks nokritīs no jumta, viņš tas guļ uz jumta. Viņš iet tālāk pie otras baznīcas, tas velns iekšā ārā skrien daudzās. Viņš saka, interesanti, kas tur iet iekšā? Tur tā draudze, Dievu lūdz, slavē Dievu, pagodina Dievu. Velnam tas nepatīk. Jā, tas, ko mēs šeit darām, brāļi, tas velnam nepatīk. Es to ļoti labi izjūtu piekdienas vakarā. Pulkstens, es varētu teikt tā, pēc 9 dažas minūtes es to ļoti stipri izjūtu. Tā bija, es teikšu tā, cīņa uz dzīvības nav. Bet paldies Dievam, es sīkumos nestāstīšu, bet es pateicu, nē, es sapratu, velns, tu mani gribi no šīs vietas izdzīt, tas tā nebūs. Edziet, tā ir cīņa un ir ļoti svarīgi tieši tas satvērt visus dievieroči, jo tas nav vienkārši. Parunāsim, jeb runāsim par šiem dievu ieročiem, lai mēs saprotam, ko tas nozīmē praktiski. Jā, jo ir ļoti labi, te nav teikts garīgas ieročs, bet dievu ieročs grieķi ir tev, tas nāk tieši no Dieva, tas, kas ir Dievā. Faktiski Pāvils te citēja veselu rindu Jesajas tekstu, fragmentus, vai ne, no Jesajas, kas ir attiecināti uz Mesiju. Visi tie, kur tad viņš arī runāt ar patiesību, taisnību un miera evaņģēlijs, kur arī ir ticības vairoks un gara zobens, pestīšanas bruņa cepuri. Tas ir, ko Jesaja runā, kas viss piepildīsies Mesijā. Tas Dieva ierocis mums ir Jēzus Kristus. Mēs varētu pirmā tādā apvelciet Kristu. Jo viņam ir, kā bīskaps lasīja, visa vara iedot arī par šīm te Pāvils skait vesels valdības un varas un visādas negantības. To, ko redzam un ko neredzam, pret ļauniem gariem gaisā. Vienīgais spēks ir Kristus. Tā ir tā drošība, jo ja mēs ejam savā spēkā, mēs esam jau zaudējuši, vai ne? Tad ir galīgi garām. Jā, mēs varbūt kaut ko piefrizējam, jeb ar kaut ko tiekam galā kaut kur un esam kādam likuši saprast, bet varbūt esam jau daudzas citas lietas zaudējuši. Tāpēc šeit Pāvils ļoti
tā pašā tanī beidzot, kā sacīja, tanī noslēgumā ieliek visu to spēku, ka tas spēks ir, kā viņš sākumā sacīja, jūs iesākāt ar to Kristu. Un tad jūs palaidāt viņu un sākāt spēlēt visādas spēles paši tur, viens to, otrs to, trešais to, un tagad nezināt, kur nu skriet, kur neskriet. Tad jums savstarpējās attiecības, tad ģimenē jūs tur bosojat viens otru, nezināt, kur būs kārtība, nebūs darbā arī visādi. Beidzot, tad ejiet atpakaļ. Ja terpieties tanī Kristu, un tad jūs varēsiet pastāvēt pretī, jo tā ir nopietna lieta. Ir rakstīts. Tuvieties Dievam, stāviet vēlnam pretī, tad viņš beigs. Jo tāpēc mums ir svarīgi satvērt Dieva ieroči. Ja mums jāapzinās tas, kā Jēzus teica, man ir dota visa vara. Tas nozīmē, ja es tuvošos viņam, tas uzbrucējs saprot, ka te es eju pie tā, kam ir visa vara. Un te, kas saka, mana vara beidzās. Jā, lūdzu. Viena lieta bruņojieties, par to mēs jau runājam, bet 14. pantā tā tad stāviet. Mēs jau varam ar tiem ieročiem sēdēt, būt labi bruņoti, bet apgulties. Un viņš nesaka, esiet baznīcā vai palieciet draudzēs, bet gluži pretēji, kā esā pauši, zinām mērā tādā uzbrukuma gatavībā un vēl vairāk gatavi doties, iet, jo aiz tā skan arī tad pamudinājums kalpot, nest miera evaņģēliju. Tad, manuprāt, karavīrs ir tāds stiprs, ja viņš ir modrs, ja viņš ir uz kājām un viņš labi bruņots. Un, tas tā mēģina iztēloties, vai tiešām, kā Pāvilam tas ir izdevies, vai viņš ir tā tiešām, ņēmis varbūt Romas karavīru un tā aprakstot, atradis katrai lietai to pielāgojumu, jo tas, kā viņš to dara, tas patiešām ir ļoti, ļoti ģeniāli. Viņš visas garīgās dzīves tās bruņas, ieročus, līdzekļus, viņš viņus tā kā integrē, un pirmais tātad stāvot kājās ir gurni, un parasti jau tātad ar to saista vienmēr ne tikai uzreiz seksualitāti, bet gurni nozīmē tātad būt patiesam, būt pareizās attiecībās, būt, ja tā var teikt, nomodā par sevi, būt modram, tērpušies taisnības bruņās. Tad atkal kalpot miera evaņģēliem, kājas apautas, jo bez kājām to nevar. Man personīgi vairāk no šī bruņojuma uzrunā tas, ka ir jābūt apautas kājas, bet nevis, lai labi justos vai drošībā, bet lai kalpotu un būtu ceļā, lai dotos, lai pa dažādiem ceļiem ietu. Taisnības bruņas. Neviens nav taisnīgs tā kunga priekšā. Nevienam nav taisnība. Šeit, protams, mēs uzvelkam, jeb apvelkam, jeb mēs slēpjamies Kristus taisnībā. Bet ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka es savu taisnību nolieku nost, jeb novelku nost. Es nevaru uzvilkt savu taisnību un pēc tam vēl Kristus taisnību. Savā tu vienmēr paliek, bet bruņus uzliekot, tu tiec attaisnots teoloģija. Mēs sakam, tu iegūst Dieva bērna stāvokli, tas tevi pasargā. Un ja tu paļaujies vairāk uz savu taisnību, bet neesi Kristu, tad tu esi ievainojams. Tas ir apmēram kā tas farizejs, kurš lūdzās un sacīja, redzies, cik esmu labs, cik reiz nedēļā gavēju, un tur dod 10. tiesu, un tā ir mana taisnība, kas man glābs. Faktiski viņš tas nestrādā. Lūdzu, Edgar. Man liekas, tas ir ļoti svarīgi, ko pat runājat, jo visās situācijā, kādā mēs dzīvojam, parasti ir, ka mēs izejam no sevis. Kā es jūtos, kāda ir man ticība, ko es esmu mācījies, ko es saprotu, kāda ir man atziņa. Bet apvilkt Kristus taisnību, tas nozīmē tiešām uzlikt kaut ko, kas nav mans, bet kas man sargās, kas ir priekš manis manā izmērā uztaisīts. To, ko es ejot cīņā varēšu lietot, kas man aizsargās. Bet piedod, brāl, ka es tev pārtraucu, bet tāpat laikā vienlaicīgi mēs nevaram turpināt darīt netaisnību. Un tikai tad, kad vajadzīgs, tad uzvilksim Kristus bruņus un viņš jau mūs tad attaisnos. Jo tad sākās, jeb stājas spēkā cits, ja mēs netaisnību darām, tad faktiski viņš jau arī neuzklausa no mūsu lūkšanas.
Jā. Nezinu, kā mēs jau varam uzlikt taisnības bruņas un viņas nosaukt vienalga kādā vārdā. Jā. Bet ja mēs turpinām darīt netaisnību, jeb grēku, tad tās bruņas mūs arī nepasargā, jeb es kļūdos. Es pilnīgi piekrītu tai domai, bet tomēr varbūt arī ir tā, kā jau Andris sacīja, kur tad Pāvils visu to ņēma, droši vien cietumā sēžot, viņam tas zaldāts blakus tur stāvēja, un tas bija karavīrs, viņš bija apģērbies, gatavs kaujai, bet viņš nekaroja, viņš vienkārši stāvēja. Un tad, ja mēs tā iemācamies katru dienu apvilkt Kristus bruņojumu, tad tas jau konfliktē ar mani. Un tad jau tas, kā es varu apvilkt Kristus taisnību savā taisnībā dzīvojot. Bet to darot regulāri, tāpat kā, es nezinu, kad karavīriem tajā laikā bija brīvlaiks, kad viņi gāja atvaļinājumā un uzvilka civilās drēbes, bet droši vien, ka viņi no rīta kā cēlās, tā viņi vilka savu bruņojumu, jo tas pienācās viņam pa ielejot un tirgu un uzdevumu pildot. Viņš visur bija karavīrs. Visur karavīrs. Un tad jau, ja to mēs varam tā iemācīties, ka mēs katru dienu esam karavīri, tad uzvelkot Kristus taisnību vienmēr ir tas jautājums, ko es ar savu darīšu. Un tas jau vienmēr to modrību patur. Pāvils saka, es situ krustā katru dienu veco. Jā, tie jau ir tā lieta, kā patiesība, kad mēs uzzinām un atzīstam patiesību, ka mēs esam grēkojuši. Mēs esam grēkojuši. Un mums trūkst tiesības runāt Dievu priekšā. Visi ir grēkojuši. Tad, kas notiek tālāk? Mums ir jāzina kaut kas tālāk. Viena lieta, ka mēs esam uzzinājuši patiesību, mums ir jāzina, kā mums tikt taisnotiem. Un Jānis par to runā konkrēti. Viņš saka tā, ja mēs izsūdzam savus grēkus, viņš būdams uzticīgs un taisnīgs, piedot mums mūsu pārkāpumus. Un šī tā problēma, ko cilvēki dažreiz nesaprot, sabi šeit ir rakstīts taisnības bruņas, tas nozīmē, kad es esmu saņēmis patiesību, es esmu grēcinieks, un tad, kad es esmu to nožēlojis, es apvelku to, ka bruņas, ka Dievs man to ir piedevis. Ja cilvēks aiziet uz grēku sūdzi, viņš no sirds izsūdz grēkus, tad viņam ir piedots. Un ja viņš šajā taisnībā kā bruņās stāv, tad vēlnam ir grūtāk viņu uzvarēt, jo viņš stāv tāpat taisnībā. Es esmu taisnots Jēzus Kristus asinīs. Esmu taisnots, mazgāts, šķīstīts viņa asinīs. Ko nozīmē, tad runāsim tā, ko nozīmē katru dienu apģērbties šajā taisnībā? Kā tas praktiski, visā ekipējumā, ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, kad es atzīstu, ka ar savu spēku es neko nespēju. Ar savu spēku, ar savām pūlēm, ar savu darbību es varu tikai apstākļus pasliktināt. Un tad es atzīstu to, ka ir viens, kam pieder visa vara debesīs un virs zemes. Tātad es eju pie viņa, lai viņš caur savu krusta nopelnu mani taisno. Un tad, kad es esmu taisnots, tad es varu iet. Tikai es esmu pats piedzīvojis savā dzīvē, kad es esmu stāvējis Dievu priekšā, gatavodamies lūgt par daudziem cilvēkiem, es stāvējis Dievu priekšā, sūdzējis grēkus, pārbaudījis sevi. Un tad, kad tu atnāc pie lūgšanas, tad vēlns tev saka, tu neesi cienīgs, tu nevari lūgt, tev grēka nav piedot. Es teikšu, es stāvēju apdzēbs taisnību un teicu, Sātan, es tikko Dievam visu izstāstīju, un es esmu cienīgs, es to darīšu caur Dievu žēlastību. Un tiešām es redzēju, ko Dievs dara. Jo lieta ir tā, ka daudz cilvēku šodien viņi nelaimē vienu iemeslu dēļ, viņi netic tam, ka viņa vienkāršā sirds lūgšana tiek no Dieva uzklausīta un viņš ir taisnots. Taisnības bruņās, piedošanā, Kristus piedošanas žēlastībā vajag stipri stāvēt un neļauties Sātanam piekrāpt. Tu tā kā taisi grēcinieks, tu jau atkal, nekas tev atkal sagrēkos. Tu atkal sagrēkos. Es tieši tev gribēju teikt, ko darīt, kā atkal sagrēkos. Ej atkal turpat. Ej atkal turpat. Turpat. Mēs visi klūpam daudz. Pilnīgs tas vīrs, kas ne vārdā neklūp.
Bet Jānis saka, bet mums ir aizstāvs, mums ir Jēzus, mums ir tas, kas piedod, pie kura mēs varam iet, caur kuru mēs iegūstam brīvību. Tas nenozīmē, ka mēs ļaunprātīgi grēkojam. Tas nozīmē, ka mēs ejot dzīvē, mums gadās problēma. Jā. Tā doma, ka karavīrs jau iet karot, protams, viņš uzvelk bruņas, bet arī pirms tam viņš ir vingrinājies. Tas jau ir apmācīts un kontaktā ar citiem un izspēlējot tās situācijas. Manuprāt, uz to jautājumu, ko tu saki, kā tad tajās bruņās palikt, tas ir tas 18. pants, ka tu neesi arī viens, bet esiet nomodā pastāviet savās aizlūkšanās par visiem svētajiem. Tad šeit es redzu gan draudzes dzīvi, gan arī tos elementus, ko mēs iepriekšos raidījumos runājam. Darbs, ģimene, vecāku bērnu attiecības. Un arī šeit ir svētā gara darbs. Lūdziet Dieva garu ik brīdi. Tad, manuprāt, dažreiz mums var būt ļoti labi ieroči un viņi var būt tuvi, bet ja mēs ar tiem neprotam, neesam vingrinājušies, tad arī ar tiem dažreiz mēs varam nodarīt pāri, tā interpretējot. Ne tikai, tas ir labs, gan sev, gan citiem. Bet man jau tas ierocis ir iedots, lai es cīnītos. Un redz, kur viens reāls ierocis gara zobenu. Gara zobenu. Dieva vārdu, jeb kas ir Dieva vārds. Un tad šeit ir ļoti liels jautājums. Cik man ir šis gara zobens? Cik daudz es zinu rakstus? Kad es pēdējo reizi esmu šo garu zobenu paņēmis rokā, kas ir Dieva vārds? Gara zobens jau ir sen jau noputējis, jeb gara zobens, protams, mācītājiem, viņiem vajag visu laiku to garu zobenu. Viņiem ir jāpamāca, jāpavicina dievkalpojuma laikā. Un man jāpamāca. Bet pagaidi, mani taču arī, un tas arī, ko Jāni, tu sacīji, ka es stāvu jo es zinu, ir stāvu rakstīts. To, ko Jēzus saka, Jēzus redz, kur lietoja gara zobenu. Dieva svētos rakstus, Dieva vārdu. Stāv rakstīts. Un ja es nezinu, ka stāv rakstīts, Sātana atkāpies, un kāpēc atkāpies, jeb ja es nezinu svētos rakstus, ka es esmu pestīts Kristus nopelnā, jeb es vēl šaubos, kas to var zināt, tad jau tas kungs augšā izlems. Paga. Kas tad es pa kareju? Tad kāda tad man ir tā bruņu cepura? Bruņu cepuri mēs rakstām, uzlieciet pestīšanas bruņu cepuri. Mīļie, es šodien gribu runāt pavisam atklāti un nopietni. Mēs esam jau tūlīt 4. advents priekšvakarā. Brīnišķīgi atkal iesim pie silītēm, kā kurā dievnamā ir tas izveidots. Un dziedāsim brīnišķīgs dziesmiņas, brīnišķīgi atkal priecāsimies par Dievu lielo mīlestību, kas ir parādījusies caur Jēzus Kristu, kā mazu bērniņu, brīnišķīgi. Bet piedodiet man, šodien mums ir jāsaprot, ka viņš nav vairs mazais bērniņš, kas prasa uķī dziesmiņas, lai dziedātu. Viņš ir kungu kungs un ķēniņu ķēniņš, vēl vairāk viņš ir augstais priesteris, vēl vairāk viņš ir upura jērs, kas ir par visiem mūsu grēkiem upurēts, nevainīgs. Lai man būtu šī bruņu cepuri, lai man būtu šī pestīšanas, kas man ir dāvināta, tad, kad es viņu atzīstu, kādā veidā es tagad eju pie viņu, kā pie ķēniņu, jau tajā laikā gudrie saprata, ka viņi iet pie ķēniņa, un viņi negāja vairs atpakaļ zemes ķēniņam un neteica, kur viņš atrodas. Šeit ir ļoti svarīgi šo saprast. Tas nav tikai tā nav alegorija. Tas nav tikai tāpatās stāstīts, ticībā, uzliekat ķiveru galvā, piedodiet. Tas nav tā. Tas ir reāls, kas man ir jāsaprot. Un ja es to nesaprotu, tad ir kur iespēja pirmkārt ņemt Dievu vārdu un to lasīt. Kungs palīdz man saprast, kaut vai šajā vakarā.
Tieši tā kā tu saki, cilvēki interesanti ir novērojami arī, ka cilvēkiem labāk patīk Ziemassvētki kā Lieldienas. Tāpēc, ka Ziemassvētkos ir silīt ar bērniņu un ar mazu zīdēnu, to var manipulēt, kā to gribi. Lieldienās ir tas augšām celtais kungs, kuram, kā tu sacīji, ir tā viss vara rokās un ar kuru vairs īsti nevar manipulēt. Tur nu ir, tu pakrīti, sašķaidies un vai nu tu atzimsti vai ne. Un arī par šo te cepuri 40, tas ir Iesaista 59. nodaļa, tur jau ir rādīts arī par to, kur mēs paši un kā mēs paši tiekam, un kādi ir tā cilvēki un tie dievu ļaudis, par kuriem Jesaja raksta smagas vārdus. Līdzīga situācija kā šodien. Dara katrs kā grib, ko grib, iet, kur grib, dara, ko grib, nevienas autoritātes, nekas līdz dievam tas, kā mēs sakām, piegriežās, un tad viņš tur Jesaja runā par to, ka Dievs tad kas tas stāvēs par mums, nav jau kas stāv par mums. Un tad viņš nostājās, un tā Mesija, un tur jau ir tā pestīšanas bruņas, viņš apvalk taisnību kā bruņus un liek galvā pestīšanas bruņu cepuri, un tad viņš sāk karot to kauju, dod pēc nopelniem. Un te arī ir, vai ne, es tā arī domāju, un viss tas pareizi. Pāvils skatījās pats, viņš cietumā arī īsti nevarētu būt pilnīgi apmierināts. Kungs, es par tevi gāju, stāvu, cīnos, un tagad es sēžu cietumā. Rekur stāv tas karējus. Tad viņš ņem to karēju, ņem ārā Jesajas tekstu, tur kur ir gan tā josta, gan viss ir, kur viņš raksta, ka Mesija, tur tā būs tā taisnība un viss. Un viņš saka, mums ir jāstāv, jo karējus stāvēja tur, kas rauga pilnīgi pareizi. Ka tu esi postenī, tev jāstāv, tu neguli tur, vai ne? Un ka tas ir, ka tu esi trenēts tajā, jo tas vārds, tur ir gars vārds un lūkšana, vai ne? Es domāju, ka tur ir tas treniņš ir kopā, jo arī no tiem psalmiem un Iesajas tekstiem ņemot ārā, tas zobens ir Dievu vārds, gara spēks un lūkšana. Jā, jo paskaties, ko Jēzus saka. Nāks dienas, kur pēc man uzskata mēs jau dzīvojam, kad Sātans jeb Antikrista gars mēģinās pievilt pat izredzētos. Tas tad nozīmē, ja es nezinu stingri Dieva vārdu, ja es nezinu, ko nozīmē gara zobens, tad man ļoti ātri var pievilt. Man ļoti ātri var pastāstīt nezinu ko attiecīgajos svētkos. Un es tam noticu. Un cauri pievilts. Daudz runājam par to cepuri. Īstenībā tiešām, kad Dieva vārds jau runā par pestīšanu, tad bieži vien tiek runāts par apģērbu. Un tā ir pieredze, kas mums ir visiem ļoti saprotama. Un tādā veidā Dievs mūs arī ietēr. Bet runa par to cepuri, kad romieši cīnījās, tad tieši uz tās cepures bija, kam tu piedari. Tur bija kāds pušķis vai vēl kaut kā, lai tur un tā cepura bija ļoti, ļoti svarīga, jo īstenībā starp daudziem leģionāriem un kareiviem to varēja iejukt. Tā bija tāda. Bet vēl bija ļoti bīstami arī pret to, ko tu nevarēji izdarīt neko, ja kāds tev šāva bultu, tu taču nevar tur pieliekties vai paiet malā. Tā bieži vien nāca, un ja tu tur gadies kā mērķis, tad viņa izdarīja savu. Bet tieši pret to tad ir ļoti svarīga attieksme, ticība. Bez visa tā satveriet ticības vairogu, un tātad ar tādu ticības skatu dzīvot savstarpējās attiecībās, palikt ticībā un zināt, ka ticība tad arī apdzēš šīs ugunīgās būtnes. Un, protams, ka tās nav tik cilvēciskas, bet, ja runā par ugunīgām būtām, tās bieži vien saistītas ar to vēlnišķo spēku. Tieši tā, un tagad man tev konkrēts jautājums, brāl. Nosauc praktiski kādu no ugunīgajām būtām. Wow. Tu noteikti esi pats ticībā stāvējis, un tu zini, ko nozīmē, ka tev raida Sātans, jā, ugunīgs bults. Dažreiz pat es skaidri zinu, ka tas nāk no viņa, ka cilvēks no kā sāk zaimot vai runāt pilnīgi aplamas lietas, apsūdzēt. Apmelot. Jā, tad
pilnīgi tā iet pret veselo saprātu, pret savu garu. Viņš jau patiesībā vairs nevalda, un kā jūs Edgars sacījāt, viņš vairs nav savā, viņš ir izgājis no sevis, viņš ir ļāvies citam garam, un to patiešām var tā ātri atpazīt. Ja, interesanti, šeit ir arī tie darbības vārdi. Apvelciet. Tas nozīmē, tā nav mana identitāte, bet kaut kas, ko es varu sev pielaikot. Un ir ļoti svarīgi zināt, ko visu Kristus mums ir devis. Un zem visiem šiem simboliem apakšā ir Kristus devums. Un to zināt, to atgādināt, to pieņemt, to pēc savu mēra. Tad mēs neesam vairs kaili un tiešām apvelciet. Otrs, tas vārds stāviet. Tas it kā bezdarbība ir, un daudz ticīgi cilvēki tā saka, kas tad man, kur ir mans uzdevums un kā. Bet vienkārši stāvēt, vienkārši būt, vienkārši pārstāvēt Kristus valsti. Vienkārši tai vidē, kur es esmu, es stāvu kā karavīrs, es stāvu kā apģērbtais, es stāvu kā Kristus liecinieks. Un tad nākošais ir apāvuši kājas cīņai. Jā, tad pēkšņi kaut kur veras vajadzība. Tur ir kaut kāda konfrontācijas notiek, un mēs zinām ar ko, un zinām par ko, un zinām, kas ir taisnība un kas netaisnība. Un tā ir jau liela aktivitāte, un tam arī būt gatavam. Un tad beigās vēl ir par nezaudēt kontaktu ar Dievu, ar lūkšanām, aizlūkšanām, ar Dievu vārdu, Dieva garā ik brīdi. Jā, man liekas, tas arī ļoti svarīgi ir, ka paliek attiecības, ka nepaliek tikai bruņojums un pats uz savu roku, bet tās attiecības, gara vadība, gara vienība ar Kristu un tā, ka mēs esam gatavi viņa plānos iekļauties. Tieši par šo variantu, ko tu nu pat Edgars sacīji. Kā jūs, brāļi, arī domājat? Tas tā strādā, ka es uzvelku, jā, es esmu pārliecināts, man Kristus ir pestījis. Es atceros arī brīdi, kad tas notika, kad es saņēmu pestīšanu, labi, es esmu kristīts, es esmu draudzē, es esmu, jā, arī lasu Dievu vārdu, mazāk iznāk lūgt. Bet tas nekas, tas jau viss bruņojumi, es jau esmu tā salicis, es arī savā veidā dzīvoju taisnībā, es atzīstu to, ka es neesmu dikti taisns, bet man lūgt iznāk mazāk. Es gandrīz tikpat, tik cik pie galda varbūt paldies, kungs, tev par dienišķo maizīti, āmen. Ne jau pavēltu Pāvils saka apgaismots gar acis. Es lūdzu Dievu, lai Dievs jums dot apgaismots gar acis. Tev jau var būt vairogs, cepure, zobens un viss kas, bet ja tu neredz tās bultas, kas lido, tad viņas tevi ievainos, viņas tevi nonāvēs. Tieši šeit tāpēc arī Pāvils saka, pastāvīgi lūgdami garā, lai Dievs mums dod atvērtas gar acis, kā mēs redzam tās sātana ugunīgās bultas, un tad mēs varam nolikt to vairogu priekšā, un tā mūs neķer, tā bulta. Jo, ja mums nav atgaismots gar acis no tā kunga, mēs jau, kāda jēga stāvēs, kā stabiņš, un viss ar to beigsies. Bez Dieva nekas nebūs. Te, kā jau bīskaps Jānis sacīja, paturpināt, te ir savu veidu kulminācija, tam Pāvils pienāk, un faktiski atbild arī uz to, ko mēs šeit runājam, tu vairāk reiz sacīja tāli par to, ka, kā tad būtu zināt, kad mēs esam apvilcis tur, bet šeit ir tā lūkšana, tā jau ir tā saikne, kas ļauj man saprast, vai es esmu tanīs bruņās vai neesmu. Tā ir ne tik daudz Dievam vajadzīga kā man, un tāpēc Pāvils te ļoti, te ir tāds tā fragmenta akcents nāk, ka būt nomodā ar visām tām lūkšanām, lūdziet Dievu garā ik brīdi. Tātad mūsu gars ir atvērts pret Dievu garu. Te nav, ka mēs krītam ceļos vai kāds, kur tad es visu dienu uz ceļiem varu, man tā jādzīvo, jāstrādā, un arī ir. Bet te ir runa par to, ka tu esi saiknē, tu esi uztveršanas zonā pret Dievu un Dievs uz tevi, un tad arī ir sāk darboties tas citā mērā, vai ne? Jo
Jo nākamie panti arī, tu jau arī izlasīji, ir ļoti svarīgi, kāpēc arī viena no tām bultām ir, velns ir brāļa apsūdzētājs, nāk un kas mēģina tevi kaut kur novirzīt, bet Pāvils saka, lūdziet par mani, lai mana muti droši atvērtos runāt pareizos vārdus. Lai mēs saprastu, ko pateikt, lai būtu drosme un lai gars dotos pareizos vārdus, kurus pateikt, lai viņi būtu iedarbīgi. Divos pantos tieši pieminēt 19. 20. bez bailēm, tad runāt, bet arī sludināt. Tad 20. pantā gribu sludināt bez bailēm. Manuprāt, arī tas bruņojums ir efektīvs, un, ja tā var teikt, arī tu ietai ienaidnieka teritorijā, tad, ja tu esi drosmīgs kungā, un viņš saka, tad mana drosme nāk no lūkšanas, bet tāpat laikā bez bailēm es gribu darīt to, kas man jādara, kas man pienākās, un viņam tad tas uzdevums ir šī evaņģēlija pasludināšana. Viņš pat runā par evaņģēlija noslēpumu. Tad tas ir kaut kas tāds, kas darīs savu darbu, ja tu to vēsti tur aiznesīs. Kas, tas ir, ja tā var teikt, bumba ar laika degli, kas savā laikā dos arī to spēku. Tu labi pateici. Tas strādās. Jā, kas sāk, pozitīvāk. Jā. Ļoti labi tu pateici, kad tu evaņģēliju tu aiznesīsi. Jā un āmen. Te ir, ko es saskatu, tas ir tas, ka ja es neesmu lūkšanā un aizlūkšanā. Bez atbalsta arī. Jā, pat vēl vairāk. Faktiski jau, es domāju, brāļi, jūs to paši arī esat piedzīvojuši, un ir radioklausītāji un skatītāji. Kad tad mēs saņemam spēku? Tad, kad esam uz ceļiem. Tad, kad esam Dievu priekšā. Es esmu to pārliecinājies savā dzīvē. Dieva svētais gars man dod spēku pateikt, iet, nest evaņģēliju, jeb to sēklu, jeb vienalga. Es pats negribu. Mana paša cilvēcīgā vecais Ādams to negrib darīt. Bet tāpēc, kad tas kungs ir miris, es esmu atzinis to, tas kungs man ir palīdzējis to saprast un atzīt. Es saprotu, es gribētu iet, bet ziniet, cik šodien ļoti daudz saprot, bet nevar izdarīt neko. Rokas nolaidušās. Saprot, bet pretī stāties nevar. Bruņa cepure ir, viss ir, zobens arī mājās stāv. Rokas ir ļengans. Un viņš nav cīnītājs. Un Sātans pat savā veidā kaut ko tu stāstīja par snaušu kaut kur. Te viņš arī priecājās. Labi, nesā to visu to bruņojumu. Staigā, apģērbies tajā. Bet ja tevī nav gara spēks, ka tu neesi piepildīts ar Dieva svēto gara spēku, par ko Jēzus saka saviem mācekļiem, gaidiet, redz, kur jūs saņemsiet, un tad jūs varēsiet iet un liecināt. Un ja tas nav saņemts, ja tas nav, tad viss, un te ir viss komplekss. Tas nav tā, ka tagad es aiziešu konkrētā vietā un saņemšu. Nē, te ir komplekss. Te ir lūkšana, te ir vispirms lasa Dievu vārdu, lūdz, un tad to arī saņems. Ja es kļūdos. Nē, es nekļūdos pie sevis, es zinu, es esmu to pārbaudījis. Tas tā notiek. Līdz ko, ja es neesmu lūkšanā un neesmu atkal lūdz Dievs, pildi man ar savu gara spēku no augšienes. Manī nav spēka neko darīt. Kaut gan man ir cepura, man ir arī zīme, kad es esmu kristīts, un man ir viss ir tā kā ok būtu, juridiski. Es gribētu teikt tā, mēs nedrīkstam pat mazās lietās palikt bez lūkšanas, bez patiesības. Paņemsim Jēriku un Aju. Tur bija gaidīšana, lūkšana. Aju, sīkums mēs paņemsim pa sviestmaizi. Rezultāts bija bēdīgs. Un tas mūs māca, ka mēs nevaram pat sīkās lietās būt pašpārliecināti, ka tas mums izdosies. Vienmēr tuvoties Dievam, vienmēr lūgt par lietām, un Dievs dos žēlastību. Dievs dod svētību. Bet ja mēs tā, šis tāds sīkums, to es tikšu galā, taču nekā nav.
Es esmu daudz piedzīvojis, ka es izgāžos tajā lietā, mani skumji, vai tad es nevarēju Dievu lūgt. Es pagājušajā kādreiz teicu, ka Dievs man nav sodījis, bet es teikšu tā, sodījis nav, bet reizēm tad, kad es izdaru ne tā, kā Dievs grib, es teikšu godīgi, man ir kauns. Man ir liels kauns. Dievs ir ļāvis, Jāni, dari. Un tā kā izdari, ir tāds kauns. Dievs, es negribu vairāk tā. Pēc te pa tām kurpēm ir rakstīts gatavi mest mieru evaņģēlī. Gatavi tas laikam ir tā, ka no manas puses kaut kas ir padarīts. Un tagad es gaidu pavēli, iespēju, kur Dievs saka tagad. Tas ir gatavi, man liekas. Un tas ir, kas tad, ja mēs tā esam gatavi no rīta, tad mēs priecājamies par tiem brīžiem, kad Dievs saka tagad. Un citreiz tas traucē pareizi, kā tu saki, jā. Es tā esmu domājis kādreiz, Bībelē ir tāds personāžs kā farizēji. Jāsaka, man viņi ļoti patīk. Tik centīgi, tik Dievam gatavi upurēties, tik sevi norobežojuši no viss. Es domāju, tur ir daudz labas kvalitātes. Kur ir problēma? Kādēļ Jēzus ar viņiem runā glābšanas vārdus tik kritiski un netik mīļi? Un man liekas, ka viens no tiem punktiem viņiem bija raksti, un viņiem nevajadzēja Dievu. Jo viss, ko viņiem vajadzēja, bija rakstos, un viņi sacīja, raksti ir tādi, un tas ir tā, bet viņiem Dievs nebija vajadzīgs vairs. Dievu gars spēks. Un attiecības ar Dievu gāja zudumā. Un man liekas, ka tur, kur mēs paliekam ar savu bruņojumu, bet nav attiecības ar darba devēju, ar Dievu, tur tā ir, jā, ka mēs varam stāvēt un citreiz pat kā ērmi izskatīties, bet tikai nav uzdevumu un nevaram uztvert, kur Dievs mūs grib lietot. Daudz varbūt jautās, ko nozīmē lūgt Dievu garā? Jūs varat atklāt, kā tas ir. Būt atvērtam gara darbībai, ļaut, lai svētais gars ir tas, kas lūgšanu vada. Pāvils teiks, Dieva bērni ir tie, kurus vada svētais gars. Vēstulē romiešiem. Tad kristieša identitāte un vispār sūtība ir dzīvot svētā gara vadībā. Tad tas nozīmē ļaut, lai Dieva apsolījumi, ko gars mums atklāja, piepildās, lai tas nebūtu manā spēkā, bet kunga garā. Un Jēzus vienmēr pasludināja gara spēkā. Manuprāt, vēl viens aspekts, tas gan varbūt izskan iepriekšējos raidījos, bet man ļoti patīk, kad mācekļus sāka vajāt, viņi neprasīja nedrošību, viņi neprasīja aizsardzību, viņi neprasīja, kaut ko īpaši, bet ko viņi prasīja, lai viņi varētu sludināt. Un šeit vismaz 3 pantos ir, lai es pasludinātu evaņģēlija noslēpumu, lai es kalpotu miera evaņģēlijam. Un, manuprāt, tā lūkšana un viss tas bruņojums ir cieši pakārtots tam, ka tad Dieva valstība ir jāienes šī pasaulē un ir nemitīgi cīņas starp šo pasaules valdnieku, un mums nav jānobīstās. Un Pāvils arī iedrošina, jo evaņģēlim ir spēks, mēs aiziesim līdz zināmai robežai, bet šis sēkla, šī gaisma turpinās iet uz priekšu, un tas nebūs mūsu spēks, bet gara spēks. Jā, man tas atgādina tādu telefonu sarunu, kur telefons nav nolikts. Viņš visu laiku ir pieslēgts. Un ir kādi brīži, kad saruna nenotiek, jo ir pašreiz kādas citas aktivitātes, bet būtībā es vienmēr apzinos, mans telefons nav nolikts. Es visu laiku esmu kontaktā ar Dievu, un man liekas, ka Dievs atļauj tādu rēķinu maksāt. Viņš nenoliek no savas puses. Tas ir tas brīnišķīgais. Jā, to līdzīgi jāsaka arī man ir tas, ka tu esi atvērts, tu it kā strādā, tu nedomā, pēkšņi tu saņem to vajadzību kaut ko sacīt tam. Jeb tu esi saņēmis, tu pat varbūt neesi šī brīdī domājis, bet tu saņem pēkšņi domu, atbildi kaut kur. Te ir tā garīgā saikne, vai ne, kur brāļi jau te sacīja, ir grūti atrast. Tu esi uz to, tādā frekvencē. Tu esi uz viļņa, uztveršanas vilni. Jā, es mazliet vēl vairāk varbūt praktizēšu šo jautājumu.
Jo ir tomēr starpība Dievu lūgt garā un Dievu lūgt tikai ar muti, jeb vienkārši tā. Man, piemēram, ļoti nepatīk, ka saka, noskaitīsim lūgšanu. Tad apstāsimies pie šī, un mēs katrs saprotam, kas ir noskaitīta lūgšana, un tomēr, kas ir lūgšana garā, tad tur ir atšķirība. Jā, ir divi veidi lūgšanas. Lūgšana ir priekšnesums, kā priekšnesums, un sirds lūgšana. Tad, kad es lūdzu, izmeklēju vārdus, lai viņi pareizi skan skaisti, sabalansēti un būtu labi, tad tas ir priekšnesums. Tas ir priekšnesums. Tad, ja es lūdzu Dievu, un tajā lūgšanā ir mana sirds klāta, un es no sirds izsaku savu vajadzību, savu vēlmi Dievam, un varbūt dažreiz es pat nesaprotu, kāpēc es tā lūdzu. Tas nozīmē, kad es lūdzu garā. Mans gars ir aizņemts, aizgrābs ar šo lūgšanu, ar šo satiksmes, ar saikni ar Dievu. Un tad mēs arī apklustam, un tad mēs sagaidām atbildi no Dieva. Tas citreiz cilvēks saka, lūgt garā, tas nozīmē lūgt tikai mēlēs. Es saku jā un nē. Lai visi zina, kas es esmu. Pentikostu biskaps, es atkārtotu. Garā lūgt nenozīmē lūgt tikai mēlēs. Garā lūgt nozīmē ar atvērtu sirdi, jeb sirds lūgšanu attiecībās ar Dievu. Jā, interesanti jau ir, tāli, ja mēs ejam šeit, ir arī ar visām lūgšanām un lūgumiem. Psalmi ir brīnišķīgas lūgšanas. Arī viņi var būt ļoti... Ir vajadzīgs arī tā performance, kā tu saki, sagatavotā reizēm cilvēkiem, kas viņus kaut kā varbūt ieved tajā. Un tad ir tā tavs sirds balss un saruna ar Dievu. Es tāpēc domāju, ka šeit ir plaši, tad Pāvils vēl saka, un tad vēl nāk aizlūgumi. Jūs atcerat, kādu aizlūdziet? Jaunajā tulkojumā ir lūgšanām un aizlūgšanām. Un atcerēsimies arī to, ko Jēzus atgādina. Nepļāpājiet. Jā, arī. Arī lūgšanā mēs varam pļāpāt. Pat mēs savā kambarī varam sākt pļāpāt. Vienu paši nemaz nevajag ārpusē iet. Dievs atklāja, un cik brīnišķīgi. Un es domāju tā, ja mēs nākam atkal, kaut vai ar šo vienkāršo sirds patieso lūgšanu, Dievs, ja es vēl neesmu līdz šim lūdzis garā, un es nesaprotu īsti, kā tas ir, bet es gribu, pamāc man. Es esmu pārliecināts, Dievu gars to atklās. Brīnišķīgi to atklās. Un redz, kur tā jau faktiski būs pirmā tava lūgšana garā, kad tu saki, kungs, atklāj man. Un tas ir brīnišķīgi. Lai Dievs bagātīgi svētī, paldies, brāļi, jums, lai Dievs jūs bagātīgi svētī, cienījamie radioklausītāji, lai Dievs jūs pasargā. Un, protams, apvilksim visas Dieva bruņas un noliksim savus visus ieročus nost. To es saku pats sev. Noliksim nost, nāksim pie viņa, lūksim no viņa spēka. Un mēs saņemam garā, mēs saņemam no viņa spēka, cik tas ir brīnišķīgs. Jo Dievs grib, lai mēs esam viņa karaivi, ir tīpaši šajā laikā. Ne, lai cīnītos pret miesu un asinīm, bet lai stāvētu par viņa patiesības evaņģēliju. Tas ir kaut kas ļoti nopietns. Un tur mēs esam aicināti, lai Dievs jums palīdz tādiem būt. Tiksimies pēc nedēļas, ja tas kungs mums to atļaus. Visu labu!